Sveiki! Droši vien zini, ka gandrīz 80% jaungada apņemšanos tiek pamests jau pirmajā mēnesī. Lielākā daļa cilvēku domā, ka viņiem trūks disciplīnas vai gribas spēka, taču zinātne saka ko pavisam citu, un tāpēc šoreiz parunāsim par to, kā padarīt disciplīnu teju vai automātisku, bez tās milzīgās piepūles, un nē, te nav runa par kaut kādu supergribas spēku. Mēs runāsim par identitātes maiņu, par to, kā panākt, lai mūsu pašu smadzenes beidzot sāk strādāt mūsu labā, nevis pret mums. Ziniet, šis ir tas lielais jautājums. Tas disciplīnas paradoks, vai ne? Visi taču zinām, ka, piemēram, sportot ir veselīgi. Mēs lieliski saprotam visus ieguvumus, mēs gribam tos rezultātus, bet kaut kāda iemesla dēļ vienkārši to nedarām. Kas īsti notiek? Kas mūs bremzē? Izrādās atbilde ir meklējama dziļi mūsu smadzenēs. Un lūk, kas tur notiek. 2019. gadā Stenfordas Universitātē zinātnieki veica pētījumu. Viņi ieskatījās cilvēku smadzenēs ar magnētisko rezonansi tieši tajā brīdī, kad cilvēks domā, teiksim, par došanos uz sporta zāli. Un tas, ko viņi ieraudzīja, bija fascinējoši. Izrādās, mūsu galvā notiek īsts karš. Vienlaicīgi ieslēdzās divas smadzeņu daļas. Loģiskā, modernā daļa teica, jā, super, ejam uz zāli, tas mums ir vajadzīgs, bet tajā pašā laikā senā, instinktīvā daļa, tāda kā iekšējā alu cilvēka balss, kliedza, bīstami stāvi, taupi enerģiju. Un varat minēt, kura daļa gandrīz vienmēr uzvarēja. Tieši tā senākā. Un te ir tas pats galvenais. Tas nav slinkums, kas mūs sabotē. Nē, izrādās smadzenes dara savu darbu, lai aizsargātu mūsu pašreizējo identitāti. Padomājiet par to. Ja kāds sev uztver kā cilvēku, kurš nesporto, tad jebkurš mēģinājums iet uz zāli, smadzenēm izskatās pēc drauda šai identitātei. Un tā darīs visu, lai to apturētu. Tas ir dabisks aizsargājošs mehānisms, kas gādā, lai mēs rīkotos atbilstoši tam, par ko mēs sevi uzskatām. Kas ir pats interesantākais, tieši tāpēc ar disciplīnu vai gribas spēku vien nepietiek, ja turpinām būt tas pats cilvēks ar to pašu domāšanu. Ir nepieciešams darbs ar identitātes pārprogrammēšanu. Vēlāk apskatīsim, kā tas viss novada pie tā, lai pretestība vienkārši pazustu vispār. Taču kā tad rīkoties? Tātad, tā ir smadzeņu slēptā programma. Kāpēc vienkārši nesaņemties un necensties vairāk? Kāpēc katra jauna apņemšanās vai uzstādītais mērķis tik bieži beidzas ar neveiksmi? Iedomājieties, ka mēģināt instalēt visjaunāko, modernāko programmu uz 20 gadus veca datora. Visticamāk nekas nesanāks, jo tā jaunā programma ir pretrunā ar veco operētāju sistēmu. Tāpat ir arī ar mums. Jaunie ieradumi konfliktē ar mūsu veco identitāti. Šim fenomenam ir arī nosaukums – kognitīvā disonance. To aprakstīja psihologs Leons Festingers jau 50. gados. Ideja ir pavisam vienkārši. Mūsu smadzenēm burtiski riebjas pretrunas. Ja kāds sev uzskata par ļoti godīgu cilvēku, bet pēkšņi samelo, rodas milzīgs iekšējs diskomforts. Tieši tas pats notiek ar disciplīnu. Mēģinājums rīkoties kā sportistam. Ja dziļi iekšā identitāte ir es esmu slaists, rada šo disonanci, un tā smadzenes to mēģina risināt, radot pretestību. Un lūk arī parādās slinkums, atlikšana un tā klasiskā frāze labi, sākšu no pirmdienas. Un ja tas viss izklausās pēc teorijas, paskatīsimies uz šiem skaitļiem. 2017. gadā Pensilvānijas Universitātē veica pētījumu. Vienai grupai lika uzstādīt konkrētu mērķi. Es trenēšos 3 reizes nedēļā. Super! Taču otrai grupai lika koncentrēties uz identitāti. Es kļūstu par tādu cilvēku, kurš trenējas. Un tagad uzmanību. Pēc pusgada no tiem, kas uzstādīja mērķi, treniņus turpināja tikai 19%, bet no tiem, kas mainīja identitāti, 67%. Tas ir vairāk nekā 3 reizes efektīvāk. Skaitļi nemelo. Labi, skaidrs, ka identitāte ir svarīga, bet kā to praktiski mainīt? Tagad ķersimies klāt pašam galvenajam.
konkrētai praktiskai 4 soļu sistēmai. Un šī nav kaut kāda tukša filozofija, tā balstās uz neiroplasticitāti, zinot par to, kā mūsu smadzenes fiziski mainās un uz pārbaudītām psiholoģijas metodēm. Tātad 4 soļi. Pirmais, mēs deklarējam jauno identitāti. Otrais, seko tūlītējai, bet ļoti, ļoti mazai rīcībai. Trešais solis ir apzināts pašapstiprinājums. Un 4. tas lielais mērķis – jaunās identitātes aizsardzības sistēmas aktivizēšana. Iesim cauri katram solim pēc kārtas. Tātad svarīgs ir 4 soļu protokols identitātes pārprogrammēšanai. Pirmais – identitātes deklarācija. 2. – tūlītais darbības protokols. 3. – pašapstiprinājuma cikls. 4. – identitātes aizsardzības aktivizācija. Un šis Kennedy citāts ir perfekts piemērs. Viņš taču neteica, mēs mēģināsim aizsūtīt cilvēku uz mēnesi. Nē, viņš teica, mēs esam nācija, kas to izdarīs. Jūtat atšķirību? Tātad pirmais solis ir deklarācija. Pirmajā gadījumā ir mērķis cerība, otrajā ir identitāte, fakts. Un visa NASA sāka strādāt nevis kā organizācija, kas mēģina, bet kā organizācija, kas to dara. Mērķis ir par to, ko darām. Identitāte ir par to, kas mēs esam. Un šis formulējuma spēks ir milzīgs. Ir tāds populārs piemērs. Iedomājieties, ka kāds atsakās no saldumiem. Viena pieeja ir teikt, nē, paldies, es nevaru ēst saldumus. Tas uzreiz skan kā upuris, kā cīņa, vai ne? Bet pavisam kas cits ir teikt, nē, paldies, es neēdu saldumus. Tā jau ir izvēle, tās vairs nav apspriežams. Tas ir identitātes apgalvojums, un cilvēki, kas lietoja otro frāzi, bija daudz, daudz veiksmīgāki, jo smadzenēm ir vieglāk aizstāvēt to, kas es esmu, nevis cīnīties ar to, ko es nevaru. Tāpēc beidziet cīnīties ar programmām, atjauniniet operētāju sistēmu. Nav tik svarīgi mērķi vai jaunā gada apņemšanās, cik tas, ko jūs par sevi domājat, kā jūs sevi uztverat, jo tikai tad viss notiks viegli, dabīgi, organiski, bez pretestības, ja jūs pieņemsiet lēmumu, kas jūs esat. Labi, otrais solis. Un šis ir tas, kur lielākā daļa kļūdās – tūlītēja rīcība, jo vārdiem ir jāseko pierādījumiem, bet te ir 3 zelta likumi. Šai rīcībai ir jābūt pirmkārt tūlītējai, burtiski dažu sekundžu vai minūšu laikā, otrkārt ātri pabeidzamai, zem 5 minūtēm, un treškārt, un tas ir vissvarīgākais, tai jābūt tik smieklīgi mazai, ka to var izdarīt pat tad, ja ir vissliktākā diena un negribas pilnīgi neko. Un kāpēc tik mazai? Jo katra šāda sīkā darbība ir kā viena balss, kas nodot par jauno identitāti, izdarīt 2 atspiešanās. Tā ir balss par es esmu sportisks. Uzrakstīts viens teikums. Tā ir balss par es esmu rakstnieks. Smadzenēm šie fiziski ir neapgāžami pierādījumi. Tieši šīs mazās balsis ar laiku sāk veidot vairāk. Un tagad 3. solis. Šis ir tik svarīgi, ka bez tā vispārējais var vienkārši nedarboties. Pēc tam, kad tā mazā darbība ir izdarīta, ir jāapstājas tikai uz 5 sekundēm, lai izdarītu vienu ļoti, ļoti būtisku lietu galvā. Kas jādara? Skaļi vai klusībā pie sevis jāpasaka, es teicu, ka to izdarīšu, un es to izdarīju. Jā, tas izklausās tik vienkārši, varbūt pat muļķīgi, bet tas ir tas brīdis, kad mēs atgūstam pašcieņu, tas noslēdz loģisko ciklu smadzenēs un sāk atjaunot uzticēšanos sev, jo tik daudzi no mums ir tik daudz reižu lauzuši sev dotos solījumus, ka smadzenes tos vairs neuztver nopietni. Šis mazais 5 sekundžu rituāls sākt šo situāciju labot, un tam ir arī zinātnisks pamatojums. Hārvardas pētniece Terēza Amabile
To sauc par progresa efektu. Viņas pētījumi parādīja, ka pats spēcīgākais motivators nav nauda, nav uzslavas no citiem, bet gan iekšējā sajūta, ka mēs virzāmies uz priekšu, pat ja tas progress ir pavisam niecīgs. Tā apziņa, ka es izdarīju to, ko apņēmos, ir pati jaudīgākā degviela. Labi, un kas tad notiek beigās? Kāds ir tas lielais ieguvums, kad mēs šo ciklu atkārtojam dienu no dienas? Un tad sāk notikt maģija. Tad notiek tā lielā transformācija. Mūsu smadzenes no pretinieka, no bremzes, kļūst par mūsu jaudīgāko sabiedroto. Tas, protams, nenotiek vienā dienā. Tas ir process. Pirmajā dienā mēs nododam vienu mazu balstiņu par jauno identitāti. Pēc nedēļas smadzenes jau sāk pamanīt, te veidojas jauns ieradums. Pēc mēneša šī jaunā identitāte sāk šķist arvien dabiskāka, pat nenoliedzama, un tad notiek tas klikšķis, smadzenes pārslēdzas un sāk jau aizstāvēt jauno identitāti ar tieši tādu pašu spēku, kā tā aizstāvēja veco. Pats labākais piemērs tam ir zobu tīrīšana. Padomājiet, vai kāds vakarā izmanto gribas spēku, lai aiziet iztīrīt zobus? Protams, ka nē. Bet ja gadās aizmigt un neiztīrīt, no rīta ir tāda dīvaina, nepatīkama sajūta. Tā nav gribas spēka problēma. Tā ir identitāte darbībā. Nonākam līdz 4. solim. Identitāte. Esmu cilvēks, kam ir tīri zobi, tiek pārkāpta, un tas ir tas, kas rada diskomfortu. Un tieši šis mehānisms sāk strādāt ar jebkuru jauno ieradumu. Beigās kļūst grūtāk neizdarīt, nekā izdarīt. Papildus skaidrībai, lūk vēl viens piemērs no dzīves. Kāds cilvēks teica, ka viņš burtiski ienīda skriešanu. Kardio treniņi bija mocības, jo viņa identitāte nebija skrējējs. Bet tad viņš aizrāvās ar tenisu un sāka sevi identificēt kā tenisa spēlētāju. Ko dara tenisa spēlētājs? Viņam vajag izturību, viņam vajag kardio, un pēkšņi skriešana vairs nebija problēma. Ne jau tāpēc, ka viņš pēkšņi iemīlēja skriešanu. Nē, vienkārši viņa identitāte bija mainījusies, un smadzenes darīja pārējo. Un te nu ir tas lielais secinājums, kad jaunā identitāte ir nostiprinājusies, vārds disciplīna zaudē savu jēgu. Tā vairs nav cīņa. Tā ir vienkārši būšana par sevi. Rīcība saskaņā ar to, kas cilvēks ir. Un, lai būtu par sevi, gribas spēks nav vajadzīgs. Tāpēc varbūt patiesais jautājums, ko uzdot, nav, kas man šodien it kā ir jāizdara, bet gan, par ko es šodien kļūstu. Kopsavilkumā. Deklarē, definē, kas tu esi, dari, veic tūlītēju mazu darbību, kaut pavisam niecīgu, apstiprini sevi ar uzvaru, paslavē sevi par katru mazāko soli. Atkārto, turpini krāt pierādījumus savai jaunai identitātei un, ja vēlies gūt papildus atbalstu, saprast sevi, savas spēcīgās un ēnas puses, tad tieši 2026. gadā, balstoties uz tavu unikālo dzimšanas datumu, esmu sagatavojusi kādu brīnišķīgi aizraujošu programmu. No 18. līdz 24. janvārim tikai 7 dienas Telegram kanālā būs šī te programma, kurā varēs iepazīties ar saviem unikāliem skaitļiem, enerģijām, ieteikumiem, brīdinājumiem, un tas tikai par 19 eiro. Kāpēc to būtu vērts izskatīt? Piemēram, mana 26. gada vadošās enerģijas matriciņa izskatās šādi. Jā, kādam var likties pilnīgi nesaprotami kaut kādi cipariņi, kaut kādās jomās, kaut kādās vietās, par ko kas atbild. Tad tieši šajā konkrētā gadījumā es varu redzēt gan to, ko mācīs man šis jaunais 2026. gads, kādas mācības var nākt līdzi no 2025. gada, kādas tendences finanšu jomā, ieteikums attiecību jomā, iespējamos atklājumus karjerā un realizācijā, skaidrību resursos un veselībā.
Ja arī tevi šis saista liekas interesanti un uzrunā, kā arī gribās apskatīties par saviem personīgiem 2026. gada enerģiju cipariem, tad aicinu tev pievienoties šajā programmā, kur katrai dienai būs savs uzdevums, pa solīšiem iesim cauri. Aizņems tas burtiski tikai apmēram kādas 20 minūtes dienā, ne vairāk. Katrs varēs darīt tieši tik daudz, cik grib, nebūs nekas obligāti jāveic. Un no savas puses esmu sagatavojis arī kādu īpašu personalizētu dāvanu, kas ir afirmācija meditācija, kas veidot balstoties tieši uz tavu individuālo enerģijas kodu. Un pēc šīs programmas beigām varēs to, protams, izmantot visa gada garumā, stiprināt, spēcināt sevi, atgādināt sev savas gada spēcīgākās enerģijas. Un tāpēc tiekamies 18. janvārī jaunajā šajā programmā. Sāc savu transformāciju jau šodien, tikai 7 dienas, tikai 20 minūtes dienā, ieguldījums sevi 19 eiro un priekšā viss jaunais iesācies gads un tiekamies tātad programmā. Ja jautājumi droši raksti, ar lielāko prieku atbildēšu.